Labdien, godātie webināru skatītāji! Prieks sastapties ar visiem, kam rūp latviešu valodas liktenis un ir interesi par latviešu valodas izglītību un vispār kopumā valodu izglītību šā brīža un nākotnes attīstības kontekstā. Šajā reizē Skola 2030 piedāvā ieskatu jaunās latviešu valodas un literatūras mācību priekšmeta programmas saturā, īsteno mazākumtautību izglītības programmu. Šo sarunu vadīsim mēs, es Arvils Šalms, Skola 2030 vecākais eksperts, un ar vērtīgiem padomu Zariņa. Jā, mācību programmas līdzautore, Daugavpils Universitātes docente un joprojām arī Skola 2030 eksperte. Nu ko, sāksim tad ceļojumu mūsu programmas prezentācijā. Nu, un ar šo attēlu, vai pēc šī attēla, jūs varēsiet atrast Skola 2030 krātuvē mūsu programmu, un tie, kas vēl joprojām nav to lasījuši, sākt to pamazām šķirstīt un saprast, kas lācītim ir vēderā. Dosimies iekšā. Un tā, mūsu šodienas aplūkojamie jautājumi, runāsim mazliet par mācību saturu un pieejas akcentiem latviešu valodā, par to, kas ir jauns un varbūt negluži tik jauns. Runāsim kopīgi arī par mācību priekšmetu programmas struktūru. Ieskatīsimies mazliet, kā izskatās jaunās programmas uzbūve. Un visbeidzot pavisam īsi par mācību līdzekļiem un citiem mācību resursiem. Vienlaikus es gribētu jums atgādināt, ka jums ir iespēja rakstīt arī savus komentārus vai jautājumus, ko mēs tad arī šīs te pārraides beigās mēģināsim apspriest vai vismaz atbildēt. Nu, un ja te, tad mēs noteikti kaut kādā veidā atradīsim iespēju, kā uz jūsu jautājumiem atbildēsim. Turpinām. Un tā, laikam, pirmais, kas interesē, tātad mācību priekšmeta stundu skaits vai apjoms, kopumā latviešu valoda un literatūra. Kā jūs redzat, ir 1. līdz 3. 520 mācību stundas, mācību gadā 4. līdz 6. 525 un 7. līdz 9. arī 525. Tātad stundu skaits diezgan apjomīgs, lai arī, kas arī liecina par to, ka arī mācību programma mums ir diezgan bieza. Apjoma ziņā gandrīz 300 lapusēm, bet tas, lai tas jūs nenobaida, jo katrs programmas sāks lasīt no tās vietas, kas viņam būs vissaistošāk. Dodamies tālāk. Ja? Labi. Tātad mazliet runāsim par mācību saturu pieejas akcentiem latviešu valodas un literatūras mācību priekšmetā. Šis mazais komentārs jums palīdzēs arī tālāk saprast programmas filozofiju, mūsu tālāko mācīšanās filozofiju un to, uz kā programma ir būvēta. Es domāju, ka mēs jau kopš 90. gadu vidus esam izgājuši ļoti garu un ērkšķainu ceļu, ieviešot latviešu valodu kā otro valodu mazākumtautību izglītības programmās, un esam nonākuši pie ļoti labiem rezultātiem. Esam apgūši metodes, paņēmienus un arī sapratuši pieejas jautājumus, par kuriem līdz tam varbūt nebija tik daudz skaidrības. Nu, pavisam īsi, tad ievadot jautājumu par mūsdienu izpratni valodā un ko tas nozīmē, mēs gribam akcentēt divas lietas, kā jūs redzat, tā ir valodas struktūra un valodas lietojums. Un jau diezgan izsenis latviešu valoda, kā otrā valoda un tāpat svešvaloda izriet no lietojuma jomas, tātad no tā, kā valoda apgūst lietojumā, un pēc tam ļoti nopietni kontekstā skatās tās struktūru. Valodas attīstības ceļš. Tas ir tas, kas ir radies pirms tam,
Pirms vēl valoda tika izveidota kā struktūra, pirms vēl valodnieki to sakārtoja kā struktūru, izveidoja aprakstus par fonoloģiju, grafētiku, par leksiku, gramatiku. Savukārt lietojums nozīmē to, ka mēs zinām, kā lietot noteiktas valodas faktus vai kā lietot noteiktas valodas resursus, izpildot noteiktas funkcijas savā saziņā un arī lietojot saziņā valodu, kas ir saistīta ar noteiktu kontekstu un arī kultūras reģistriem, ar to, kā mēs saprotam uzvedību, runas uzvedību noteiktā kultūras un lingvistiskā telpā. Jā, tad tas ir tāds sākuma ievads, tālāk virsīsimies tālāk. Un kā visos valodas mācību priekšmetos, arī latviešu valodā mazākumtautību skolēniem tātad programmās idejas, un no šīm lielajām idejām ļoti būtiski satura elementi. Tas ir valoda saziņas kontekstā, ko mēs jau zinām, un noteikti otrās valodas apguvē praktizējam. Spēcīga ietekme šobrīd, vai spēcināt mums vajadzētu teksta un tekstveidas jautājums, jo mēs šobrīd dzīvojam tekstu pasaulē. Un ja iepriekš, vēl varbūt pirms 30-40 gadiem, teksts bija tikai filoloģiska vienība, kuru varēja paņemt rokā un skatīties, ko mēs no šīs teksta nolasām, tad tagad ir iespēja, ka par tekstu kļūst jebkura saruna, jo to ir tik viegli šobrīd fiksēt, pierakstīt, analizēt un vērtēt. Gluži tāpat kā arī šajās webinārā mana runa tiek ierakstīta, un tā uzliek valodas lietotājiem daudz lielāku atbildību par to, ko viņš saka, vai kā viņš sakārto savas domas un pauž savas domas, jo teicu, vai es tā nedomāju, jo teksts ir ierakstīts, un tas kļūst par faktu, par valodas faktu, kuru mēs tad arī lasām un analizējam. Jā, runājot vēl par tekstu un tekstveidu, ir jāuzsver arī tas, ka teksta apguve notiek vairākos etapos, un par to es arī mazliet runāšu tālāk, jo teksts nozīmē to apgūt, un teksts nozīmē to veidot tālāk vai producēt. Un visbeidzot, valodas struktūra, kas ir tradicionāli mūsu gramatika, tā nav nekur pazudusi. Programma noteikti ir virzīta uz to, lai skolēns izprastu valodas sistēmiskumu, viņš nonāk pie tā pakāpeniski. Un pats galvenais, lai šī gramatikas apguve būtu praktiskā lietojamā. Respektīvi, mēs mācītos valodas pareizību, precizitāti un skaidrību darot, runājot, rakstot un veidojot savus tekstus dažādās formās. Tālākajos dažos attēlos es mēģināšu ilustrēt tās galvenās idejas, ko mēs saucam varbūt par galvenajiem akcentiem programmā. Kopumā, ja jūs uzmanīgi lasīsiet programmas ievadu, ko parasti nedara, bet šis ir tas gadījums, kad es to ieteiktu lasīt, jo programmas ievads šobrīd ir arī daļēji metodiskais materiāls, kas vismaz sākotnēji, kamēr nekas jauns nav radīts, jums palīdzēs saprast un norādīs virzienu, kam jāpievērš uzmanību. Te es uzreiz gribētu teikt, ka ilgus gadus vērojot un iesaistoties latviešu valodas apguves, otrās valodas apguves satura veidošanā dažādos līmeņos, nevajadzētu domāt, ka ir radīta kaut kāda jauna, neparasta vai pilnīgi šobrīd nesaprotama mums teorija vai jauni akcenti,
kas kaut kādā veidā maina jau ierasto latviešu valodas apguves saturu un procesu. Es gribētu jūs mierināt, viss ir kārtībā. Pārsvarā, kā mēs strādājam līdz šim, mēs strādāsim arī turpmāk, taču mēs mēģināsim pievērst uzmanību dažiem jauniem akcentiem, jo tie būs saistīti ar ne tikai ar latviešu valodas kā otrās paša šī priekšmeta apgūs iekšējo saturu, bet tā būs arī saistīta kaut kādā veidā ārēji ar to, kas vispār notiek mācību saturā saistībā ar visiem mācību priekšmetiem, ar citiem. Tātad šī sasaist. Un tā, pirmkārt, mēs sākam ar trijām galvenajām grupām, kas ir mūsu programmā, tātad saziņu kontekstā tekstpratība un tekstveida un valodas struktūra. Šie trīs elementi saglabā savu saturisko nozīmi visas programmas garumā līdz pat vidusskolai, un daļēji tie tiek turpināti arī vidusskolas programmā. Tālāk, nākamais. Tālāk mēs redzam, ka viens gan jauninājums, kas līdz šim varbūt nav bijis tik ļoti izteikts, un reizēm pat varbūt tāds pat šķirošs moments valodu apguvē. Proti, ka savu dzīvi ir dzīvojuši dzimtās valodas skolotāji ar savu saturu, savs saturs un savu izpratni par valodas apgūvu bijusi otrās valodas skolotājiem, kas varbūt vairāk ir bijusi tuvāk svešvalodai. Un reizēm šīs visas puses savstarpēji nav runājušas, nav satikušās un mēģinājušas tomēr tajā sarunā saprast to, ka valoda izpratnē tomēr ir arī ļoti daudz kopīga, vai pareizāk sakot, valoda apgūve visa ir viens liels kopīgs process, kurā skolēni mācoties vienu valodu, un šajā gadījumā jau nākot ar savu dzimto valodu, iegūst arī vai atpazīst, vai saprot arī to, ka valodas universālijas ir raksturīgas visām valodām. Tas nozīmē, ka ir daudz parādību, kas ir līdzīgas visām valodām vai gandrīz visām valodām. Līdz ar to šo pasaules ainu vai valodu ainu šajā gadījumā kaut kādā veidā kopīgi savienot. Un svarīgi ir tas, ka programmā daudzās vietās būs uzsvērts tas, ar ko ir sāktas lielās idejas, kā skolēni saskat kopīgo un atšķirīgo dažādās valodās, un ka viņi veido pārnesi no vienas valodas otrā. Proti nav tā, ka paralēli vienu un to pašu satura jautājumu māca dzimtajā valodā, pēc tam kā kaut ko pilnīgi to jaunu, to pašu pasniedz otrajā valodā vai otrās valodas apguvē, kas šī gadījumā būtu valsts valoda un latviešu valoda, un tad vēl kaut kad atkal kā jaunu pasniedz svešvalodās. Šeit es domāju, ka turpmāk veidojot šo valodu apgūves ceļu, par to vienotību būs jādomā mums vairāk tādās kopīgās kategorijās. Nākamais jautājums. Valodas un literatūras satura integrēta apgūve. Programma saucas Latviešu valoda un literatūra, un līdz ar to vismaz šīs programmas satura tas svarīgākais jautājums ir maksimāli tuvināt valodas un literatūras saturu, domāt par to, ka vienlaicīgi tātad ar valodas apgūvi mēs paralēli veidojam arī lasītāju, un caur šiem literārajiem darbiem mācām labu valodu un mācām labus piemērus, veidojam lasīt prasmi un arī beigās bagātinām skolēnu valodu un veidojam viņu jaunradas prasmes. Jāsaka tā, ka šīs programmas uzdevums ir galvenokārt stiprināt latviešu literatūras tekstu vērtību, jo, kā jūs jau droši vien zināt, mazākumtautību programmās
viņiem ir arī sava literatūras programma, kur viņi savukārt no savas puses veido izpratni par literatūru no dzimtās valodas un literatūras skatu punkta. Tālāk, nākamais jautājums, kam būtu jāpievērš uzmanība, tās ir runas situācijas un tekstu žanri. Ir svarīgi, ka tiek veidota skolēnu valodiskā pieredze, izmantojot daudzveidīgas runas situācijas. Un uz to vedina arī programma, jo tālāk Sandra arī par to vairāk pastāstīs, kā dažādi konteksti ietekmē vai veicina šo te valodas pieredzi, kā strādājot ar dažādiem kontekstiem, vienas prasmes tiek pārnestas, apgūtās prasmes tiek pārnestas uz citu kontekstu, un tādā veidā veicināta arī šīs runas darbības attīstība. Otrs jautājums, kad strādājot ar dažādas formas tekstiem, kas līdz tam varbūt nebija gluži tik izteikti saprotami, kā tos nošķirt vai kā ar tiem metodiski strādāt. Ir jāsaprot, ka mēs dzīvojam jaunā realitātē, kur jau tradicionāliem rakstveida un mutvārdu tekstiem ir nākuši klāt elektroniskie teksti. To ir ļoti daudz. Skolēni dzīvo tīklos. Viņi tur veido saraksti, viņi tur veido informāciju, un mēs nevaram noslēpt šo jautājumu un par to nerunāt, jo tā ir daļa no viņu valodas veidošanās un attīstības pieredzes. Un savukārt vēl viens veids, kas ir diezgan jauns šobrīd, tajā pašā laikā ārkārtīgi izplatīts, tie ir multimodālie teksti, kas ir schēmas, grafiki, kas ir ar attēliem vai video vai kādā citā veidā pastiprināta informācija, kurā ir nepieciešams ne tikai lasīt, bet kuras ir nepieciešams arī vērot. Jo reizē veicot šīs divas darbības, mēs tikai varam saprast šī teksta kopainu un uztvert šī teksta jēgu. Vēl viena ideja. Un nākamā ideja ir jau manis pieminētā tekstpratība un tekstveide. Un šeit es gribētu uzsvērt tikai vienu akcentu. Proti, ka tekstpratība ir šī prasme strādāt ar tekstu, to klausoties, lasot un vērojot. Un nevar bez šī procesa iemācīties tekstu radīt, veidot un arī atveidot kvalitatīvu mutvārdos. Tātad šīs sasaistes starp procesu, kad skolēns veido savu tekstu, pirms tam to rūpīgi mācoties uztvert. Tātad strādājot ar tādiem uzdevumiem, kuri viņam liek ieklausīties, kuram viņi liek tekstā atrast nozīmīgas detaļas, kurā viņam liek mācīties no labiem parādiem, lai pēc tam savu kritisko domāšanu viņš spētu šo tekstus jau savā izpratnē veidot un pēc tam pārnest varbūt šos gatavos modeļus jau uz jaunām teksta situācijām. Otrs šīs tekstveides un tekstpratības jautājums ir saistīts ar to, ka teksta veidošanai ir jāvelta laiks. Radošā rakstīšana vai jebkura rakstīšana, tas ir ļoti intelektuāls un reizēm ļoti mokošs process. Un ir jāsaprot, ka skolēni nevar ātri iesaisties un uzrakstīt viena vai otra žanra tekstus, ja viņi tam nav gatavi, ja viņiem par to nav zināšanu, un ja viņi nevar arī reizēm saprast attiecīgi šī teksta žanra uzbūvi. Šī teksta uzbūvi vai šī teksta valodas līdzekļu izmaiņa ir jāmāca. Tā paredz noteikti
lielāku laiku pievērst tam, ka tiek radīta ideja, par to ideju tiek diskutēts, varbūt iespējams, ka tiek veidots melnraksts vai uzmetums, tad tas tiek varbūt apspriest, to varbūt kritizē, pārunā gan klases biedri kopumā, gan ar skolotāju palīdzību. Pēc tam veido tīrakstus, rediģē, kas arī ļoti svarīgs process, lai skolēnam veidotos atbildība par valodas pareizību, precizitāti un skaidrību. Nu, un visbeidzot arī uzrakstītā teksta novērtēšana, kas varētu parādīties arī ne tikai tradicionālā veidā, kad mēs tagad lasām viens otru tekstu priekšā, bet mēs šos tekstus, piemēram, novietojam, publicējam kādā klases žurnālā izveidotā vai pieliekam pie sienas vai nosūtam, piemēram, e-pasta formātā savam draugam. Vārdu sakot, šeit ir milzīga iespēja arī šo tekstu padarīt par jēgpilnu, praktisku rezultātu. Vēl kāds akcents. Un tas ir saistīts ar gramatikas apguvi. Es jau vienreiz minēju, ka gramatika nav pazudusi un tā nedrīkstētu pazust. Un man liekas, ka latviešu valodas skolotāji, kas strādā mazākumtautību izglītības programmās, ļoti labi zina, kā var praktiski gramatiku integrēt jēgpilnā kontekstā, kā pakāpeniski pie gramatikas pareizības var nonākt, nu, piemēram, ar mēģinājumu un kļūdu metodi, kā var pakāpeniski likt klāt jau zināmo un pārcelt to jaunās sistēmās, situācijās, un kā noteiktus gramatikas jautājumus jēgpilni var sadalīt, nu, nevis tādā paradigmātiskā formā, deklinējot vai konjugējot, kā tos var padarīt, piemēram, skaidrus, situatīvi izvērsti horizontālā veidā. Nu, piemēram, ko, vai kur, vai kad, un tādā veidā šo ainu veidojot pavisam citā tādā sistēmiskā izpratnē. Visbeidzot, izpratne par valodas sistēmu veidojas arī rosinot skolēnus vērot sev apkārtējo, vērtēt un analizēt. Autentiskā valoda. Paskatīties apkārt, kas ir rakstīts uz ielas, kas ir rakstīts afišās, ko var izlasīt tuvākajā apkārtnē, gan informatīvos resursos, gan to, kas ir interneta vidē. Tātad nepārtraukti programmā tiks rosināts skolēns strādāt ar dažādiem informācijas avotiem, lai viņu uzmanība tiktu pievērsta ne tikai tradicionālam tekstam, ar ko mēs dodam klasē un liekam lasīt un analizēt, bet arī to, kas ir dzīvajā mums praktiskajā valodas lietojumā. Nu, un tādā veidā arī salīdzinot valodas sistēmas zināmo un jauno, kā jau es teicu, atkārtojot to, ka viņi jau zina daudz no savā dzimtajā valodā, viņi diezgan daudz reizēm zina arī svešvalodās. Mums tik liekas, ka viņi nezina svešvalodas, bet mūsu jaunā paudze to zina ļoti labi. Meklēt kopsakarības un rast kāpēc viena vai otra parādība latviešu valodā ir tik ļoti tuva arī viņu dzimtai valodai vai svešvalodai. Vēl viens akcents. Skolotāju sadarbības un starppriekšmetu saiknes veidošana. Jā, šī ir tā reize, kad programma rosina arī dzimtās valodas skolotājus vairāk apsēsties kopā ar kā jau teicu, ar otrās valodas un svešvalodas skolotājiem un reizēm padomāt kopā, kādus tematus vai kādus valodas satura jautājumus sāk viens, turpina otrs un varbūt pabeidz trešā priekšmetā. Programma uz to vedinās, par to domāt, bet tas ir jādara arī skolas līmenī, kur reizēm katrs skolotājs tomēr strādā ļoti nošķirti.
Atsevišķu tematu apguvē arī būtu ļoti svarīgi, lai veidotos saturiska saikne ar citiem mācību priekšmetiem, piemēram, ar ļoti, ļoti plašu saikni gan par sociālo kontekstu, gan par kultūras kontekstu, par vēsturi, par uzvedību. Tā pati visa runas uzvedība patiesībā balstās gan uz ētiskiem apsvērumiem, gan uz vispār cilvēku attiecību kultūru, gan uz tradīcijām. Tikpat svarīgi arī datorika, dizaina un tehnoloģijas un arī vizuālā māksla, kas ļoti lielu atbalstu varētu būt tajos gadījumos, kad skolēni izstrādā projektu darbus, kad viņi veido kopīgus lielus valodnieciskā un varbūt informatīva satura tekstus, kas nav tikai tradicionālā formā, piemēram, sienas avīzes vai filmē, taisa video sižetus vai veido kaut kādus nelielus videoklipus savos sociālajos tīklos. Tur viss var palīdzēt. Protams, neaizmirstam arī tradicionālo mūziku. Mēs joprojām dziedam. Mēs joprojām deklamējam, mēs spēlējam teātri, mēs darām to, ko parasti šajā priekšmetā dara, lai valoda būtu saistoša. Kas mums vēl paliek? Mums vēl paliek vēl viens tāds varbūt būtisks akcents tālāk, un tas ir jautājums par valodas apgūves veicināšanu skolēniem ar dažādiem prasmes līmeņiem. Es zinu, ka šis jautājums ir ļoti sarežģīts. Šis jautājums ir sarežģīts ne tikai otrajā valodā, mazākumtautībām mācoties latviešu valodu. Šis jautājums ir sarežģīts arī dzimtajā valodā un, protams, arī svešvalodās. Un pasaulē ir izstrādāti ļoti daudz paņēmienu, kā strādāt šajās klasēs ar nevienādiem prasmes līmeņiem valodā. Programmā ir daudz uzdevumu, arī metodisko paņēmienu vai norāžu par to, kā strādājot grupās varētu skolotājs arī šo problēmu risināt. Tāpat arī veicot individuālus pētījumus, katrs bērns var izvēlēties savām spējām un prasmēm atbilstošāko to veidu, kā viņš nonāk pie rezultāta. Domāju, ka tiks ļoti nopietni apsvērts saistībā ar vērtēšanas kritērijiem, pie kuriem vēl mums ir jāstrādā nopietni, bet katrā ziņā jautājums par to, ka varbūt valodā nevienmēr ļoti spējīgi bērni, vai drīzāk bērni, kuri varbūt kaut kādu iemeslu dēļ nav sasnieguši attiecīgo valodas līmeni, tiktu aizmirsti un par viņiem nedomātu arī izmantojot īpašumu paņēmienus, strādājot grupu darbā. Un tālāk ir jautājums par latviešu valodas un literatūras programmas tālāko virzību par to, ka pakāpeniski latviešu valodas un literatūras mācību programma mazākumtautību skolās, tātad skolās, kurās īsteno šo programmu, ir saskaņot ar latviešu valodas mācību valodas izglītībām piedāvāto programmu. Un tas nozīmē, ka tai virzībai līdz 9. klases beigām būtu jābūt tādai, lai skolēni kvalitatīvi 10. klasē varētu uzsākt mācības latviešu valodā. Un tā iemesla dēļ tālāk mēs redzam, ka latviešu valodas mācības satura salāgošana sākas jau 7. un 9. klasē, abu šo programmu salāgošana. 7. klasē ir daži temati vai daži akcenti, sākot ar 8. klasi, abās latviešu valodas programmās ietvērietie temati ir saturiski līdzīgi, tur tiek pastiprināta varbūt uzmanība šajā priekšmetā valodas sistēmas jautājumiem, jo, kā mēs zinām, tad valodas sistēma apgūt latviešu valodā ir daudz grūtāk,
nekā tā jau ir dabiski radīta dzimtās valodas skolēnam. Tāpēc visdrīzāk šis ir arī posms, kad tiek ļoti stiprināta valodas struktūras un sistēmas izpratne un tās lietojums dažādos kontekstos. Turklāt arī ņemot vērā to, ka šajā periodā lielāko daļu jau mācību priekšmetu vai daļu mācību priekšmetu skolēni jau mācās latviešu valodā. Tas nozīmē, ka skolotājs drīzāk latviešu valodā ir tāds valodas veidotājs. Viņš nav virzītājs, jo motivācija virzīt valodu ir vairākos priekšmetos, bet viņš ir tās valodas veidotājs. Viņš ir tas tēlnieks, kuram būtu jāizveido tā valoda, kādu mēs gribam redzēt skolēnu pēc tam 10. klasē. Laikam tālāk mēs pārējām pie mācību priekšmetu struktūras, par ko notic Andra. Jā, kolēģi, kā tad ir uzbūvēta mācību programma? Kas ir šajā programmā iekšā, kāda informācija, kādas sadaļas, kā orientēties, kā izmantot esošo informāciju mācību satura plānošanā un arī gatavojoties katrai konkrētajai mācību stundai. Par to tālāk. Tātad mācību priekšmeta programmā varam lasīt visu to informāciju, kuru parasti esam pieraduši lasīt mācību programmās. Ir ievads, mērķi, uzdevumi, mācību saturs, arī raksturoti vērtēšanas paņēmieni un formas, taču pati plašākā mācību priekšmetu programmas sadaļa ir mācību satura apguves norises sadaļa. Šī sadaļa ietver 274 lapuses, un šajā sadaļā jūs atradīsiet informāciju par mācību satura apguves secību, par apguvē paredzēto laiku, par sasniedzamajiem rezultātiem, kā arī būs doti izmantojamo darbību piemēri, no kuriem varēsiet nolasīt arī mācību metožu piemērus. Programmā ir pielikumi. Šajos pielikumos ir 5 labas un skolotājiem ārkārtīgi vērtīgas lietas. Pirmā lieta ir pielikumā ir raksturoti programmā izmantotie kodi. Arī šodien tālāk prezentācijā jūs jau dažus no šiem kodiem redzēsiet, un, lai saprastu, ko šie kodi nozīmē, tad ir jāieskatās pielikumā. Vēl būtiska nozīme ir pielikumam, kurā ir raksturoti sasniedzamie rezultāti caurviju prasmēs. Šis pielikums aicina mūs atcerēties, ka kopā ar latviešu valodas mācību saturu savās stundās uzmanību pievēršam arī caurviju prasmēm, gan digitālajai pratībai, gan pašvadītas mācīšanās prasmēm, gan kritiskai domāšanai, problēmu risināšanai un citām prasmēm. Tāpat šajos pielikumos jūs redzēsiet attīstāmos ieradumus, kuri ir sagrupēti pa klašu grupām atbilstoši 1., 3. klasei, 4., 6. un 7., 9. klasei atbilstošie attīstāmie ieradumi. Piemēram, raksturojot ieradumus 1., 3. klasē, attīstīsim bērniem ieradumu rakstīt glīti, salasāmi, skaidri, lai lasītājam ir viegli saprast mūsu rakstīto. Tāpat 1., 3. klasē vēršam uzmanību uz tāda ieraduma veidošanos, kā rūpēties par savu veselību, sēžot pareizi, novietojot pareizi darba burtnīcu, kā arī pareizi satverot rakstām piederumu. 4. un 6. klasē būtisks ieradums ir mācīties paust un aizstāvēt savu viedokli,
izmantot uzziņu avotus un dažādus digitālos pārbaudes rīkus sava teksta kvalitātes uzlabošanai. Savukārt 7. 9. klasē daži no piemēriem attīstāmajiem ieradumiem ir piemēram ieradums attīstīt ieradumu pielāgot runu klausītājiem vai paust pārbaudīt uzticamu un pašam sev saprotamu informāciju. Tātad mācību saturā arī ieradumiem ir liela nozīme. Nākamajā pielikumā ir apkopoti apgūstamie temati, ir dots pārskats par 1. 9. klasē visiem apgūstamajiem tematiem, kā arī īsi raksturoti izmantojamie mācību līdzekļi. Tālāk parunāsim par plašāko mācību priekšmetu programmas struktūras sadaļu. Nākamais raksturo programmas satura norisi. Un programmas satura norise ir apkopota, šajā sadaļā informācija ir apkopota pa klasēm. Katras klases visiem tematiem ir izveidota temata ietvara struktūra. Temata ietvara struktūra ir jauns jēdziens, kas parādās līdz ar šīs programmas veidošanu, un šajā temata ietvara struktūrā iekļautā informācija palīdzēs jums plānot konkrēto mācību procesu un stundas. Tātad, kas ir ietverts šajā struktūrā? Pirmkārt, protams, ka tas ir temata nosaukums, temata apguves ieteicamais laiks, temata apguvē, tas, protams, ir tikai un vienīgi ieteicamais pēc skolotāja ieskatiem, tas var tikt sašaurināts vai tieši otrādāk paplašināts. Temata pārskats, tie ir īsi temata apguves mērķi, un šos mērķus mēs esam centušies veidot tā, lai varētu atbildēt uz 3 jautājumiem. Kādas prasmes skolēns šī temata ietvaros apgūs, kādā veidā šīs prasmes tiek apgūtas un arī kā šīs prasmes varēs izmantot. Tāda ļoti īsa temata anotācija. Nākamā sadaļa, kas ir patiesībā, laikam pati svarīgākā temata ietvara struktūras sadaļa, tie ir sasniedzamie rezultāti. Sasniedzamie rezultāti parāda to, kas bērnam ir jāzina, jāizprot, jāiemācās temata noslēgumā, kas ir jāprot izdarīt. Un šos sasniedzamos rezultātus es raksturošu šīs sasniedzamajos rezultātos ir vairākas sadaļas, kuras raksturošu mazliet vēlāk, taču uzreiz teikšu, ka sasniedzamie rezultāti ir tie, kurus mēs izmantojam, plānojot katru konkrēto mācību stundu, izvirzot stundas sākumam sasniedzamo rezultātu, kā arī sasniedzamie rezultāti ir tie, kurus izmantojam sniedzot skolēniem atgriezenisko saikni, kā arī uz tiem orientējamies, veidojot formatīvās un summatīvās pārbaudes, formatīvos un summatīvos pārbaudes darbus. Nākamā sadaļa temata apguves norise. Šī sadaļa programmā ir jauninājums, un šajā sadaļā mēs esam piedāvājuši temata darbību piemērus, kuri var tikt izmantoti temata apguvei. Protams, ka šie darbību piemēri ir tikai un vienīgi piemēri, bet šie piemēri ļauj nolasīt, kā latviešu valodas un literatūras mācību stundās īstenot mācīšanos iedziļinoties. Šie piemēri parāda, kā
latviešu valodas un literatūras mācību stundās skolēns konstruē savas zināšanas, prasmes un veido noturīgus ieradumus. Gribam uzsvērt, ka temata apguves norisē piedāvātie darbību piemēri, tie nav stundu konspekti, tie nav plāni, un noteikti gribēsies kaut ko mainīt, papildināt un paplašināt. To pavisam droši un noteikti var darīt, bet būsim priecīgi, ja kādas no mūsu piedāvātajām idejām noderēs. Arī vēršam uzmanību uz to, ka šie temata apguves norisē piedāvātie darbību piemēri ir cieši sasaistīti ar temata sasniedzamajiem rezultātiem. Patiesībā jebkurai darbībai, kas ir nolasāma temata apguves norisē, ir nosagums sasniedzamajos rezultātos. Mācību līdzekļi, jā, katram tematam ir doti arī mācību līdzekļi, bet tie pamatā ir ļoti īsi raksturoti pie katra temata, bet gribētos teikt, ka šī programma būs sasaistīta ar pašreiz projekta Skola 2030 ietvaros izstrādātajiem mācību līdzekļiem, kuri jau ir izstrādes noslēguma posmā un pakāpeniski tiek ievietoti projekta resursu krātuvē un tos varēsiet izmantot. Esam centušies piedāvāt materiālus, kas būtu svarīgi, piemēram, atgādnes, stratēģijas, vingrināšanās uzdevumi ir gana daudz. Tajā pašā laikā gribam arī teikt, ka drīkst turpināt izmantot arī tos mācību līdzekļus un tās mācību grāmatas, kurus jau esat izmantojuši līdz šim, un noteikti izdevniecības veidos arī jaunus mācību līdzekļus, kuri būs izmantojami programmas apguves kontekstā. Starppriekšmetu saikne Ārvils jau šo sadaļu akcentēja, un arī tiešām jūs pie katra temata redzēsiet tos saskares punktus ar citiem mācību priekšmetiem, ko piedāvā konkrētais temats. Un īsts metodiskais komentārs, tā noteikti nav metodiskā grāmata skolotājiem šobrīd vēl pagaidām, bet īsts metodiskais komentārs, kas skolotājiem būtu jāņem vērā, strādājot pie konkrētā temata apguves. Piemēram, pirmajā klasītē metodiskais komentārs ir par to, ar kādām prasmēm bērniem būtu jāatnāk uz skolu, kādā secībā mācīties burtus, kādus metodiskos paņēmienus izmantot, vai arī, piemēram, vecākajās klasēs metodiskajā komentārā tiek raksturotas lasīšanas stratēģiju izmantošanas iespējas. Un tā. Tālāk nākamajā slaidā mēs redzam temata nosaukumu. Ar temata nosaukumu sākas katras temata ietvars, un jūs uzreiz redzēsiet visus šajā klasē apgūstamos tematus. Tā ir vieglāk orientēties, tā ir vieglāk saprast temata vietu citu tematu vidū. Par to, kurā tematā atrodamies, programmas apjoms ir liels, lai saprastu, kurā programmas tematā atrodamies, par to mums signalizē konkrētā krāsa. Šajā gadījumā mēs skatāmies pirmās klases, trešo tematu, mēs sabiedrībā, pagalmā, rotaļlaukumā, kā nosaukt rotaļlietas, spēles, brīvā laika nodarbes un pastāstīt par tām, kāda nozīme ir garumzīmē. Nākamais slaids, varbūt parunāsim par to,
Kāpēc ir tik sarežģīti nosaukumi? Jūs tikko varējāt redzēt, ka katra temata nosaukums sastāv no 3 daļām. Katra temata pirmajā daļā ir viens no slaidā redzamajiem kontekstiem. 4 konteksti mēs mājās, mēs skolā, mēs sabiedrībā un mēs pasaulē. Kāpēc ir nepieciešami šie konteksti? Arvils jau iepriekš raksturoja, ka valodu mācāmies lietojot, kā arī valodu mācāmies, lai to lietotu noteiktos un konkrētos kontekstos. Un šie lielie konteksti no vienas puses tie ir saistīti un uzsver bērna pieredzi. Mēs mājās, mēs sabiedrībā un mēs pasaulē. Tātad tā ir bērna pieredze, tās ir bērna intereses un aktuālās vajadzības, bet no otras puses šie temati ir gana plaši, lai to ietvaros varētu runāt par aktuālākajiem jautājumiem mājās, skolā, sabiedrībā, pasaulē, un lai skolēni runājot par šiem kontekstiem, mācītos sazināties daudzveidīgās situācijās, mācītos lasīt un veidot dažādus tekstus, gan digitālus, gan arī drukātā versijā, kā arī apgūtu valodas struktūru. Nākamajā slaidā redzam, kā šie temati tālāk tiek šķelti, jeb šeit ir piemērs 2. temata nosaukuma daļai. Lielais konteksts mēs skolā, un tālāk katrā klasē šī temata apguvei tiek piedāvāti jau konkrētāki un precīzāki temati. Kā mēs redzam, protams, 1., 3. klasē šie temati ir par to, kā sarunāties sēdnīcā, kā pajautāt bibliotēkā, kā uzdot jautājumu skolotājiem sporta zālē. Šie temati ir par to, kādi pulciņi ir skolā, kā šo pulciņu nosaukumus rakstām, vai cikos sākas nodarbības pulciņos, cikos beidzas, ar ko var nodarboties, darbības vārdus apgūst, runājot par to, ko var nodarboties, kad stundas ir beigušās, vai ko darīt tad, kad esi palicis mājās. Nākamajā slaidā redzam joprojām šo pašu tematu mēs skolā, bet 4. 6. klase, šis temats tiek padziļināts un pielāgots konkrētā vecuma posma bērnu īpatnībām, interesēm un vajadzībām. Un nākamajā slaidā atkal redzat 7. 9. klasi, tie konkrētie temati, kuri ir bērniem aktuāli, mūsuprāt, ir aktuāli šajā vecumposmā. Gribētos teikt, ka šie temati, kurus jūs redzējāt šajos slaidos, tie ir temata nosaukuma mainīgā daļa. Tie ir temati, kurus jūs varat droši mainīt, aizstāt, pielāgot, piemērot konkrētām situācijām. Ja jūs nevēlaties runāt par iespēju valodu, tad jūs varat izvēlēties jebkuru citu sev nozīmīgu tematu, bet saglabājot tālāk to valodas saturu, kas šajā tematā ir iestrādāts. Tātad noteikti izdevēji, izdodot jaunās mācību grāmatas, šos tematus varēs pielāgot
konkrētai situācijai. Kā jau arī Arvils teica, ka laiks iet uz priekšu, teksti mainās, attīstās, un ir nepieciešamība mainīties arī šiem tematiem. Bet lielais temats, konteksta temats, mēs skolā paliek, tad skolēni runā par to, kā viņi skolā jūtas, runājot par to, kā tiek veidoti, piemēram, runājot par to, kā tiek veidoti kabinetu iekšējās kārtības noteikumi, skolēni mācās vajadzības izteiksmi. Gribas vērst tāpat uzmanību uz to, ka šie temati parāda arī, jūs redzat dažādus mācību priekšmetus un starppriekšmetu saikni, arī caur šiem nosaukumiem ir labi nolasāma. Nākamais slaids mēs nonākam līdz jau konkrētajiem valodas tematiem, tātad temata nosaukums, trešā daļa temata nosaukumā ir stāsts par valodas saturu. Valodas tematus jūs varēsiet nolasīt pēc jautājumiem, tie visos tematos ir formulēti jautājumu formā. Kā pastāstīt par savām spējām un prasmēm, vēlmēm un sasniegumiem 2. klasē, runājot par nodarbībām pēc skolas, kā sarunāties par nodarbībām pulciņos, kā izteikt prieku par to, kā ir izdevies kaut ko paveikt, kā izmantot vārnīcu, lai noskaidrotu nepieciešamo informāciju, kā noteikt pulciņu darbības vietu un laiku, kā nosaukt pulksteņa laiku, kā rakstīt pulciņu nosaukumus. Tātad tie jau ir konkrētie valodas temati. Nākamajā slaidā ir piemērs arī no šī paša lielā konteksta mēs skolā. Tikai 7. klase, laiks skolā tā izmantošana un ar valodas saturu saistītie jautājumi ir skolēni mācās, kā diskutēt, kā iesaistīties diskusijā, kā noskaidrot tekstā nezināmos vārdus, mācās frazeoloģismus, pilnveido prasmes rakstīt iesniegumu un apgūst prasmes rakstīt paziņojumu. Nākamajā slaidā ir piemērs tam, kā tiek veidoti temata sasniedzamie rezultāti. Kā jau iepriekš minēju, ka tā ir būtiskākā programmas sastāvdaļa, kas parāda, kas skolēnam ir jāiemācās konkrēti no valodas. Un šeit es gribētu atgādināt un uzsvērt, ka mēs nevaram formulēt stundas tematu, piemēram, skolēna pienākumi. Varbūt formulēsim labāk šo stundas tematu, formulēsim stundas tematu kā pavēles izteiksmes izmantošana kārtības noteikumos, piemēram. Tātad, kā tiek veidoti temata sasniedzamie rezultāti, tās ir ziņas, prasmes, komplekss sasniedzamais rezultāts un ieradumi. Konkrētāk par šiem rezultātiem izmantojot piemērus. Nākamajā slaidā ir piemērs no temata, 7. klases temata, kā diskutēt, kā iesaistīties diskusijā. Tātad ziņas ir tas, kas skolēnam ir jāzina un jāsaprot par šo tematu, kā diskutēt. Apgūstot šo tematu, skolēnam ir jāzina, ka diskutēt nozīmē prast, argumentēt, izteikt savu viedokli, prast, uzklausīt un pieņemt citus viedokļus, kas atšķiras no
mana viedokļa. Tāpat skolēnam ir jāsaprot, ka prasme diskutēt, argumentēt un pamatot ir nozīmīga daudzās dzīves situācijās, ka to var izmantot gan formālās, gan neformālās ikdienas situācijās. Jā, un šīs ziņas ir saistītas ar lielajām idejām. Šajā konkrētajā gadījumā jūs redzat arī kodu, vienu kodu, kas norāda uz šo lielo ideju. Un lielā ideja ir katrai saziņas situācija, ir konteksts, kas nosaka teksta saturu, formu un ietekmē noteiktu valodas līdzekļu izvēli. Nākamajā slaidā redzēsim prasmes, kas ir attīstāmas šī paša temata ietvaros, kā diskutēt, kā iesaistīties diskusijā. Prasmes ir izkārtotas 3 sadaļās, kā redzam saziņa kontekstā, teksts un tekstveide valodas struktūra, un prasmes, kas skolēnam ir jāprot apgūstot šo tematu. Jāprot izmantot argumentus, uzrakstīt argumentus, sagatavot argumentus un izmantot šos argumentus diskusijā. Ir jāprot diskusijā ievērot saziņas kultūru, nepārtraukt runātāju, noklausīties līdz galam, mācīties pieņemt atšķirīgus viedokļus. Tā ir 7. klase, un skolēni mācās, ko teikt, ja mans viedoklis nesakrīt ar citu izteikto viedokli, kā lūgt atkārtot domu, kā lūgt paskaidrot, kā korekti izteikt savu viedokli. Tekstu un tekstveide skolēns, apgūstot šo tematu, mācās lasot un klausoties dažādu informāciju, to kritiski izvērtēt un tad šo informāciju izmantot, veidojot argumentus diskusijai. Un tāpat valodas struktūra arī Arvils jau minēja, ka gramatika nekur nav pazudusi. Lai diskutētu, skolēnam ir nepieciešams izmantot diskusijas laikā darbības vārda formas, īstenības izteiksmes un vēlējuma izteiksmes vienkāršajos laikos, kā arī, piemēram, diskusijā izmantot frazeoloģismus, lai argumenti būtu iedarbīgāki vai iespraudumus, norādot uz savu pozīciju. Nākamajā slaidā redzam kompleksu sasniedzamo rezultātu, un komplekss sasniedzamais rezultāts no prasmēm atšķiras ar to, ka vienā kompleksajā rezultātā ir apkopotas vairākas prasmes. Un šis komplekss sasniedzamais rezultāts saskan ar standarta prasmēm vai aizved līdz konkrētajām standarta prasmēm. Kā jūs redzat, arī šeit ar sarkano krāsu apvilktie kodi norāda uz konkrētajām standarta prasmēm. Komplekss sasniedzamais rezultāts, kas nāk klāt, kas nebija iepriekš minēts prasmēs, tad šobrīd tie ir arī verbālie un neverbālie runas izteiksmes līdzekļi, ko skolēns izmanto saziņā. Varbūt šī temata ietvaros tas nav akcentēts, bet kompleksā sasniedzamajā rezultātā tas parādās. Tāpat arī parādās motivēta vārdu krājuma izvēle ar mērķi izmantot to, lai panāktu noteiktu ietekmi uz adresātu. Nākamais slaids ir ieradumi. Konkrētā temata ietvaros tiek akcentēti noteikti tikumi un vērtības. Un, piemēram, šajā gadījumā atbildīgi
izteikt savu viedokli, toleranti rīkoties attiecībā pret atšķirīgu viedokli, gudri formulēt argumentus, un, protams, cilvēka cieņa, kas ir viena no vērtībām, uz kurām varam strādāt šajā konkrētajā tematā. Nākamais slaids. Arvils jau pieminēja arī jēdzienus un sasniedzamo rezultātu sadaļā ir arī jēdzieni, kas skolēnam ir jāapgūst konkrēta temata ietvaros. Šo jēdzienu vienā tematā nav īpaši daudz, jo esam centušies tiešām norādīt tikai pašus svarīgākos jēdzienus, kas izriet no sasniedzamajiem rezultātiem, kā arī saskan ar darbību piemēriem, bet šajā slaidā, piemēram, jūs redzat visus 1. klasē apgūstamos jēdzienus visos priekšmetos. Šie jēdzieni varbūt mazliet var mulsināt, jo, piemēram, mēs 1. klasē neizmantojam jēdzienu lietvārds, bet izmantojam vārdi, kas nosauc priekšmetus, dzīves būtnes, dabas parādības, jo bērni 1. klasē vēl jēdzienu lietvārds nav apgūši arī dzimtajā valodā. Nākamajā slaidā ir tekstu piemēri. Un arī šeit jūs redzat apkopotus tekstus, kas ir ar tekstu veidus, ar ko skolēni sastopas 5. klasē, visi iespējamie temati un visos tematos izmantojamiem teksti. Kā redzat, ir šīs divas sadaļas, klausās, lasa, vēro un veido pats. Pirms izveidot ekskursijas plānu, tad skolēni šos lasa reklāmu bukletus, lasa muzejā izvietotos apzīmējumus, lasa sludinājumus, lasa ekskursiju aprakstus dažādus, un tikai tad, kad ir uzkrāts, ir liela šī iedevuma daļa, tikai tad skolēns ir gatavs veidot savu plānu, kad viņš vairāk uz šos ekskursiju plānus jau ir redzējis, vai tieši tā, vai runājot par apsveikumu, varētu teikt, kāpēc vēl apsveikums ir vajadzīgs 5. klasē, ja apsveikums ir bijis 3. klasē. Tad vienmēr jāsaprot, piedāvājot konkrēto teksta veidu, kas tad būs jauns, ko skolēns iemācīsies šajā klasē. Piemēram, šajā klasē varētu būt, ka šis novēlējums ir plašāks vai, piemēram, iesaistīt citātu savā apsveikumā. Nākamais slaids ir darbību piemēri. Jau vairāk kārt šodien minēju darbību piemērus, un tagad ir viens fragments no 4. klases programmas temats Lielā talka. Un šie darbību piemērus mēģināšu izstāstīt. Šeit ir tāds, to, ko jūs redzat uz slaida, ir pamat principi, pamat akcenti, kā ir veidoti šie darbību piemēri. Sākotnēji skolēni lasa skolas mājaslapā atrodamo informāciju par Lielo talku, kā citu klašu skolēni iepriekšējos gados ir aprakstījuši savu piedalīšanos Lielajā talkā. Lasa tekstu un vēro teksta struktūru, skatās, kā teksts, kāds ir teksta ievads, kā teksts sākas,
kā teksts, kā var pabeigt tekstu, kāda informācija tiek iekļauta teksta galvenajā daļā. Tāpat vēro un skatās, kādi darbības vārdi ir izmantoti šajā tekstā, un secina par darbības vārda gramatiskajām formām. Tālāk skolēni ir aicināti kopā ar skolotāju veidot atgādnes, kā veidot, piemēram, darbības vārda pagātnes formu, jo šajā tekstā izmantojam darbības vārda pagātni, ko mēs darījām lielajā talkā. Protams, ka nepietiek tikai ar to, ka skolēni tekstā atradīs darbības vārdu pagātnes formas, nepietiek ar to, ka secinās, kā šīs formas tiek veidotas, ir nepieciešams vingrināties arī šo formu veidošanā un kā aicinām šī konkrētā temata ietvaros vingrināties. Piemēram, bērni varētu noskaidrot draugu viedokli, ģimenes viedokli, klases biedru viedokli, ko var darīt lielajā talkā, apkopo darbības vārdus un tad, izmantojot šo darbības vārdu banku, veido jau konkrētas pagātnes formas. Tālāk, kad bērni ir gana daudz vingrinājušies un ir apkopojuši arī darbības vārdus, tad tālāk ķeras klāt pie sava teksta rakstīšanas, darbojoties grupās, sadalā pienākumus un veido savu tekstu. Atgrieznisko saikni skolēniem sniedz gan skolotāja, gan arī klases biedri, un ir ļoti svarīgi, ka skolēni izvēlas vienu no klasē veidotajiem tekstiem un šo tekstu publicē skolas mājaslapā, un tas ir pieejams un lasāms visiem skolas skolēniem. Savukārt pārējie teksti tiek apkopoti klases lielās talkas avīzē, un to var lasīt gan paši skolēni, gan arī vecāki. Tā, laikam tas ir īsumā viss, un tālāk, Arvil, tad varbūt mācību līdzekļus un mācību resursus mazliet. Jā, pavisam īsi. Tas nebija īsumā viss, tas bija diezgan gari un skaidri, bet man patika. Pavisam īsi tagad par mācību līdzekļiem. Es domāju, ka skolotājiem, kuri māca latviešu valodu un literatūras mācību priekšmetu izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu, ir milzīga pieredze par to, kā izmantot dažādus jau šobrīd pieejamos resursus. Mēs nevaram sūdzēties šobrīd Latvijā par to, ka mums ir maz izstrādāts, gan Latviešu valodas aģentūra, gan arī augstskolas, gan dažādas citas institūcijas, izdevniecības ir izdevušas daudz, un visus šos materiālus var izmantot. Bet kas mums ir svarīgi šobrīd no jaunajiem, noteikti jau drīzumā vērt vaļā skola 2030 mācību līdzekļu krātuvi, kā jau tika minēts iepriekš, tad tur iegulsies visu tematu mācību līdzekļu paraugi, tādas mazas sadaļiņas, mazi piemēri, kā īstenot kādu noteiktu mērķi vai sasniedzamo rezultātu, un tādā veidā skolotājiem varbūt dot arī tādu ieskatu vai strādāt, izmantojot jau zināšanas par jauno pieeju. Joprojām spēkā būs arī izglītības satura centra izstrādātie metodiskie materiāli, kuri noteikti nākotnē papildināsies ar jauniem, ar to, ko dara šobrīd izdevniecības. Tālāk mēs redzam arī piemēru par to, ka ir ļoti labi elektroniskie izziņas avoti, un tas ir īpaši svarīgi šobrīd, kad strādājam šādos attālinātos
attālinātā režīmā, latviešu valodas rotas grāmata, ļoti labs enciklopēdisks izdevums skolēniem. Pupa, e-pupa, elektroniskais izdevums, Mācu un mācies latviešu valodu, kur ir gan teksti, gan gramatikas vingrinājumi, gan arī dažāda veida interaktīvās spēles. Nu, un arī citi, protams, jau vecā labā tradicionālā letonika, kur var skatīt daudz ko, gan terminus, gan arī plašāku materiālu, gan valodā, gan literatūrā, gan latviešu kultūrā kopumā. Nu, un visbeidzot, vēl tādi vērtīgi iedevumi ir, kā jau teicu, mācību, kuru atverot, jums būs iespēja ar ļoti labiem meklēšanas un filtrēšanas instrumentiem atrast sev vajadzīgo materiālu, un tas ir nākamajā attēlā, kāds vizuāli apmēram izskatās šī lapa, kas vēl nav iegājuši. Tad tur jūs atradīsiet mācību priekšmetu un apakšā daudzus filtrus, pēc kuriem jūs tad arī atradīsiet to, ko mēs esam iepriekš solījuši. Tā, nu un visbeidzot, mums ir arī metodiskais atbalsts skolotājiem. Tā ir mājaslapa, kurā ir visa informācija par to, kas notiek projektā no paša sākuma. Tas ir ļoti vērtīgs ziņu izdevums mājaslapā sadaļā jaunumi, kas ir labs metodiskais atbalsts skolotājiem, gan no metodikas viedokļa, gan no informatīvā viedokļa, un arī skolas 2030 YouTube kanāls, kurā šobrīd arī mēs demonstrējam savu prasmi strādāt attālināti un informēt jūs. Nu, nobeigumā, paldies par uzmanību, ko es gribētu teikt. Kas ir programma? Tā noteikti nav panacēja. Reizēm tas ir ceļvedis, reizēm padomdevējs, varbūt atbalsts, varbūt dokuments tikai vienkārši. Katram sava pieeja, katram savas domas par programmu līdz šim. Taču es domāju, un es ļoti ceru, ka šo programmu jūs atvērsiet, ka jums taču interesē, ko tad mēs esam devuši jaunu. Paldies! Mums ir komentāru daļa. Bet laikam neviens nav ienācis. Nu, tad komentēsim nākotnē to, kas radīsies tad, kad programma būs varbūt rūpīgāk izlasīta un vairāk tajā skolotāji būs iedziļinājusies.